Labrīt! Ir 6 no rīta un ir laiks doties izbraukumā. Brauksim šodien jauno tetu, kas ir Latvijas no Ļaudonas uz Daugavpils pusi. Tas nav braukts. Brauksim vecā kompānijā. Būs kaut kādi 5 moči. Un būs ļoti gara diena uz moču. Vairāk kā 600 km. Parasti tas neesmu cienītājs tik garam izbraucienam. Bet, vispārējais aizņemtības rezultātā jābrauc, kad var. Un tāpēc jāsāk agri. Cēlos jau pirms 5, kamēr viss kārdo sariktēja un tā. Mocis ir gatavs. Nekas daudz jau jādara nav. Un jābrauc. Mājās būs stipri vēlu. Valmiera izskatās pilnībā aizmigusi. 6:24 no rīta. Svētdienā. Bet diena izskatās, ka būs ideāli. Kaut kāds 2 stundas līdz starta punktam. Vai bišķi mazāk. Jāielēj Madonā degviela, jāizdzer kādu kafiju un tad jau varēs maukt. Tātad laiks kafijai, pienspēkam, maizēm. Esmu Madonas cirkulī. Un tad jau pēc kādas pusstundas Ļaudonā, kur satikšu visus pārējos. Un pats galvenais Duolingo vācu valodas stundu vēl jāizpild. Citādāk šodien vairāk to droši vien neizdarīšu. Ko vārds gandrīz jau savāds man pīrāk dārgo. Tāds šodien sastāvs ar močiem, 390 adventūras no Ordens. Ļoti piemērots 640 un NC. Absolūti fantastiska atpūtas vieta pie kaut kāda ezera. Kamerā droši vien redzēt nevar, bet stāvums ir diezgan. Pat malki ir. Tu jāizbrauc uz depo, trosi pameklēt. Kā tev var palīdzēt? Es tur kameru. Davai. Tā mēs te braucam tos tetus. Tā kā zostēviņi. KTM actions turpinās. Šoreiz ar depo pirktām trosēm taisam sajūgu. Un alu un saldējumu.
Jā, zem citu šo mocu var iegādāties. Ir uzlikti riteņu trosi pa 3 eiro depo pirkt sajūgam. Nu, kā ir ielikt? Ielikt, jā. Nu, es braucu pa aizmugurē, kā parasti. Megija var iet man garām. Edija brauc pa priekšā. Te trakšanas ir jāslēdz laukā. Te trakšanas ir jāizslēdz laikam. Bet tā nekāda vaina. Bet šitas ir tas Būvgrūžu kalns, jā? Tas bija tas ar zāli apaugušais. Sēdienās Aknīstē, tātad nekas nav. Jāēd ir 8. Kur ar tankiem braukt. Viss šīs siltumnīcas vairs neko neaudzē. Viss bija ļoti moderni. Bet vairs nav izdevīgi. Kopumā diezgan daudz, diezgan liela daļa no šīs te sekcijas arī ir šādi te līkumains, diezgan grantenes, diezgan smukas grantenes. Ir arī atsevišķi ļoti smuki objekti pa ceļam. Atsevišķi kalni bija, ļoti foršas atpūtas vietas pie ezeriem. Tas diezgan ainavisks, es teiktu, kopumā tec. Bet, nu jā, šāds te grantenes ir daudz, teiksim, offroad cienītājiem sausā laikā it īpaši. Tad nekas daudz nebūs tāds tehnisks izaicinošs. Bet ir labi. Es teiktu, ka šis tec pat savā ziņā ir tāds, ko varbūt, ja grib, tad sausā laikā var braukt arī divatā. Ja gribas Latvijas dabu pabaudīt, nesteicīgi braucot ar lielo moci. Nu tā, kaut kā tā. Ir kur piestāt, ir pilsētas pa ceļam, kur noteikti tad var paēst un tā. Un daudz līkumainas grantenes. Tāds, bet foršs grantenes nav. Taisnās grantenes nav īpaši daudz. Es teiktu, ka pat vispār nav gandrīz. Vai? Augstas gudrības taktas. Kaut kāds stendera taka vēl bija. Te ir kāds dublīts pēkšņi pārāk lasīt, laikam nevajadzētu. Cik daudz tiem iet ar gudrībām. Bet, nu
ir arī šāds posms, un tur kaut kāds dublīts tāpat pa bišķiņu. Nobraukt jau īstenībā tikai 100 km no 300. Tā kā lielākā daļa šeit jau vēl ir priekšā. Tagad KTM man beidzās degviela. Bet, ar patentēto šļauku šī problēma tiks atrisināta. Honda tomēr izglābs situāciju. Kā parasti. Jāpasauļojas bišķiņ. Nesasities, jā, viss ok? Kukaiņu māja. Liegums kaut kāds, vai? Jā. Tur bija tāds smuks mežiņš, jā, un šitas izskatās kaut kāds. O, jā, ritīgi arī entās līgas stārkiem. Un entās tur kāds. Zirga sacensības. Un smogs kāds. Memoriāls. Te ir memoriāls. Un te ir kaut kāds vēl maršruts.